Erektīlā disfunkcija ir tad, ka vīrietis nespēja veikt dzimumaktu vai to nespēja veikt pilnvērtīgi līdz galam saistībā ar erekcijas mazināšanos arī dzimumakta laikā. Ir gan jauniešiem erektīlā disfunkcija, ir gan arī vecāka gājuma erektīlā disfunkcija vīriešiem. Būtība ir tāda, ka kļūstot vīrietim vecākam, erektīlā disfunkcija pieaug. Tā nav tikai un vienīgi veca vīriešu slimība, bet tā ir arī izplatīta jauniešu vidū. Biežāk gan tā ir psihoemocionāla, bet tomēr pastāv, jā. Iedomājies, ja partnere puisim pasaka, tev tur ir maziņš krāniņš un vēl nestāv, protams, ka tas var iesist stipri par smadzenēm tam puisim. Smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana, protams, ietekmēs erekcijas kvalitāti. Ir tādi 3 faktori īstenībā. Ja cilvēkam ir liekais svars, nedod Dievs, viņam ir augsts holesterīns, nedod Dievs, viņš ir smēķētājs, tā ir buķete. Jā, tad nav jābrīnās, kad erekcijas problēmas būs. Tas ir tā kā, āmeri baznīcā. Visas šīs manas nosauktās lietas sabojā asinsvadus, kas ir labi sirdī, tas ir labi erekcijai. Man tā liekas, tas ir tāds debesīs noslēgta savienība, jā, kardiologu ar urologiem. Beidzot šīs darbības strādājot ar sevi, tās noteikti uzlabo šo seksuālo veselību un erekcijas stiprību. Diemžēl dažkārt nevienmēr tas izdodas līdz galam. Ja ir ilgstoši bijušas jau problēmas, ilgstoši pacients ir bijis smēķētājs un viņš nometīs smēķēt mēnesi, nebūs tā, ka viņam atgriezīsies erekcija kā 18 gadus vecam puisim, nebūs tā. Jā, bet katrā ziņā tas stipri uzlabos ar tālāko domu, kad varbūt šādi tad būs nepieciešams kāds medikaments palietot, varbūt, kad viņš varēs iztikt vispār bez medikamentiem uz kādu laiku. Principā ir medikamenti, kas ir orālie medikamenti, ko vīrietis var apēst. Ir jauns medikaments, kas vispār nav tablešu formā, viņš ir tādā mazā membrāniņā, ko paliek uz mēles, un efekts ir ļoti ātrs. Ir špricējami medikamenti, ko špricē patiešo dzimumloceklī, un ir protēzes, ko var ieoperēt iekšā, bet šī katra lieta ir individuāli apskatāma. Katram ir savs, un katram, kas dara vienam, nedara citiem. Vienmēr sāk ar vienkāršākajiem medikamentiem, un ja tie nepalīdz, tad aiziet līdz pat vissarežģītākajām lietām. Bet katrā ziņā, kas ir tas pats galvenais, baigi vīrietim atnākt pie urologa, un risinājumu var atrast. Savā ziņā dažkārt ir jāpasaka kāds skarbāks vārds vīriešiem. Ne tikai tā jāpaglauda pa spalvai. Ir jāsaņemās un jāatnāk pie urologa, lai varētu izrunāt šīs lietas, vai arī pretējā gadījumā var mocīties visu mūžu un domāt, kas ir noticis, kāpēc ir noticis, vai manī ir problēma, varbūt sievai ir problēma. Šie produkti, kas ir internetā pieejami, kas ir sociālajos tīklos pieejami, kur nevar nopirkt viņas aptiekā, manā uztverē tie ir ārkārtīgi bīstami medikamenti, jo nekad neviens nezinās, kas tajā medikamentā ir iekšā. Nekad nezināsiet, vai tur ir iekšā kāds mušmiru uzlējums vai kaut kas tam līdzīgs, kas var tiešām kaitēt tieši veselībai, nevis uzlabot viņu. Ļoti populārs vienu brīdi bija latviešu izdomājums bebru dziedze ar uzlējumu. Veči plaucēja iekšā uz vienalga kās prostata slima, bebru dziedze ar uzlējums, nierakmeņi, bebru dziedze ar uzlējums, erekcijas problēmas, bebru dziedze ar uzlējums, unikāla metode. Ja? Drausmīgi smirdot, nevarot īsti norīt, bet vai tur ir uzlabojums kaut kāds mazticams? Runājot par vīriešu ekspektācijām, ir tas saucamais vāveres ritens. Ja vīrietim nesanāk, viņš domā, kas tagad notiek? Kas notiek? Vai es tiešām vairs neesmu pilnvērtīgs vīrietis? Un viņš tuvojas sievietei. Viņš sadomājās tik tālu, ka varbūt, kad atkal nesanāks. Viņš sadomājās tik tālu, ka tiešām nesanāk. Un atkal strādā pie sevis, kas notiek, ārprāts, visu laiku biju mačo, un tagad neko nesanāk. Un tuvojās sievietei, sadomājās tik tālu, kad atkal nesanāk. Un tas vāveres ritenis iegriežās, ka tiešām viņam ir nepieciešama palīdzība
iespējami šie paši erekcijas stimulējošie medikamenti, lai viņš saprot, ka viss ir atkal kārtībā, ka visa vaina ir galvā. Šajā situācijā būtu jāapmeklē urologs, jo dažkārt pateikt skaļi kādam citam cilvēkam, kurš tevi saprot, kāpēc tas veidojās, ieteikt pareizos risinājumus ir daudz efektīvāk nekā stundām ilgi sēdēt, meditēt un domāt, kas ar mani tagad notiek. Īstenībā dažkārt šis 15 minūtes ārsta kabinetā var izšķirt ļoti, ļoti daudz.